Esi sveicināts ikdienas maizes kanālā. Šoreiz pārdomām paškontroles vērtība, bet garauglis ir paškontrole. Tas ir no citu tulkojuma. Ir divi veidi cilvēki, tie, kas vēlas visu kontrolēt, un tie, kas prot sevi kontrolēt. Kurai kategorijai piederat jūs? Uzzini to jau šodien. Pirmie domā, ka pie visa ir vainīgs velns, apstākļi vai citi cilvēki, tāpēc viņi reaģē nemitīgi meklējot vainīgo. Vai arī kļūst rūgti un vīlušies, paužot savu slimīgo neapmierinātību ik uz soļa. Viņi dara visu iespējamo, lai manipulētu ar citiem, lai iegūtu kādu labumu, bet diemžēl ne ar cilvēkiem, ne ar notikumiem vai apstākļiem nav viegli manipulēt. Galu galā viņi jūtas vēl vairāk vīlušies un sasaistīti, un visas viņu attiecības pārvēršas par kara lauku. Jo vairāk viņi cenšas kontrolēt citus, jo vairāk viņi jūtas pretrunā ar savu pasauli, jo vairāk viņi jūtas pretrunā, jo vairāk viņi cenšas kontrolēt visu. Tie, kas prot sevi kontrolēt, ir sapratuši, ka vēlnam nav varas pār viņiem, ja vien viņš nesaņem viņu sadarbību, ka viņiem nav pienākuma sadarboties ar to. Viņi arī sapratuši, ka citi cilvēki un dzīves apstākļi nav viņu atbildība. Vienīgais, kas ir svarīgi, ir viņu attieksme pret citiem. Viņi iet cauri dzīvei, nekad neaizmirstot šos 3 principus. Pirmkārt, vienīgā persona, kas man jāprot kontrolēt, esmu es pats. Otrkārt, dažreiz man ir jādod apstākļi vai notikumi, attiecības vai cilvēki Dieva rokās un jāļauj viņam tos pārvaldīt bez manas iejaukšanās. Un treškārt, man katru dienu jāpaļaujas uz Svētā gara spēku, lai kontrolētu savas reakcijas un paklausītu gudrajiem Bībeles principiem attiecībā uz to, kā es dzīvoju. Tā rezultātā es varu izvairīties no nevajadzīgas izsmiešanas, es varu izvairīties citus par kaut ko vainot un uzturēt savas attiecības pilnīgā mierā. Zinot, ka gara auglis ir paškontrole, es saprotu, ka gars necentīsies nevienu kontrolēt, nedz arī palīdzēt kontrolēt citus vai manipulēt ar apstākļiem, bet gan dos man spēku kontrolēt mani pašu, lai es varu atbrīvoties no savu problēmu gūsta un kļūt par daļu no risinājuma, ko Dievs vēlas, lai es ienesu to savā un citu cilvēku dzīvēs.